12. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika tautas kustība par labu Latviju atklātais pasākums mēdījiem un sabiedrībai. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar kustības idejām un to, kādu politiku vēlas redzēt uzņēmēji un kas nepieciešams, lai valstī sāktos ekonomiskā izaugsme. Pasākumā piedalījās vairāk par 300 cilvēkiem, tostarp arī Tautas partijas pilsētu mēri un reģionālo nodaļu pārstāvi – Gints Čenders, Ienesis Boķis, Inga Bērziņa, Nikolais Stepānovs, Rihards Pīks, Andris Ārdals, Mārtiņš Zemīts un citi, kur arī parakstījuši par labu Latviju aicinājumu. Kustības manifestu līdz pirmdienas pusdienas laikām parakstījuši 3277 cilvēki no visiem Latvijas reģioniem. Kustības atklāšanas pasākumā paziņoja viens no tās dibinātājiem Gunts Belēvičs, kurš pateicās visiem, kas parakstījuši manifestu un solīja, ka arī turpmāk ik viens, kurš atbalsta aicinājumā paustās idejas, var parakstīties, tādēļ atbalstot tautas kustību. Kāda ir mūsu mērķi tālākā perspektīvā? Protams, veicināt sabalansētu tautsaimniecības izaugsmes atsākšanos, atjaunojot šobrīd neapdomīgas politikas rezultātā zudošās darba vietas, es vēlētos uzsvērt kā vienu no galvenajām prioritātēm, darba vietas un radīt jaunas, uzsākot jaunus nacionālos pašvaldību un biznesa projektus, ieviešot jaunas tehnoloģijas un inovatīvas programmas.